sakiet, ar kādu auto jūs vēlētos iebraukt vasarā? Dinamika, komforts, uzticamība – tie ir vārdi, kas raksturo šīs mašīnas. Labrīt, Ainār! Labrīt, Agnes! Viennozīmīgi šie vārdi raksturotu Honda, tīpaši Honda Civic automašīnu, jo uzņēmumā Honda mēs pastāvīgi pilnveidojām šo izcilības latiņu un vēlamies arī pilnveidot automašīnas sportiskās īpašības, uzticamību un arī ekonomiju. Vēlos jums parādīt jauno Honda Civic 5D. Šai automašīnai ir dīzeļdzinēja e-D-Tech tehnoloģijas, kurā vienā reizē arī ir gan ekonomiska, gan krietni dinamiskāka. Jaunajā Honda Civic automašīnā ikviena dizaina detaļa, sākot ar izteiksmīgām un spožām gaismas diodēm, īpaši veidotajos priekšējos lukturos, un beidzot ar apliektu aizmugurējo spoileri, ir izstrādāta tā, lai automašīnai piešķirtu nepārprotamu sportisku izskatu. Šī auto dizainu ir izstrādājusi tā pati komanda, kas radīs satriecošo jauno Type R modeli. Agnes, tev noteikti arī vajadzētu apskatīt automašīnas salonu. Labprāt! Ikviena salona detaļa ir veidota tā, lai pievērstu maksimālu uzmanību ceļam. Piemēram, uz stūres ir izveidotas visbiežāk lietotās funkcijas, tādas kā informatīvais ekrāns, multimēdijas regulēšana, skaļuma un kruīza kontroles regulēšana. Tāpat ir arī tā saucamais multimēdijas ekrāns, kur jūs varat redzēt, piemēram, satelīta navigāciju, telefonu, multimēdijas iestatījumus, tādus kā radio, skatīties filmu vai pieslēgt telefonu un izmantot internetu, līdzīgi kā planšetdatorā. Dubultā displeja mēra instrumentu panelī tieši jums priekšā tiek sniegta visa nozīmīgākā informācija par braukšanas ātrumu, dzinēja apgriezienu skaitu un degvielas patēriņu. Un to var droši un viegli nolasīt. Es jums tūlīt nodemonstrēšu arī mašīnas īpaši ērtos krēslus. Automašīnai ir speciāli izveidoti Magic Seat sēdekļi, kuri ar vienas rokas kustību ir pilnībā paceļami uz augšu. Šādā te veidā atbrīvojot ļoti daudz vietas jau nestandarta gabarīta kravām. Un tikpat vienkārši ar vienas rokas kustību ir pilnībā nolaižami, veidojot līdzeno grīdu. Ainār, bet vai jums ir kāda mašīna, kura interesē pilnīgi ikvienu, kas apmeklē šo salonu? Jā, protams, sekojiet man! Ainār, cik skaista sarkana mašīna! Es varētu ar to pamēģināt braukt? Bet, protams! Ainār, pastāstiet man lūdzu, ar ko īpaša ir tieši šī te automašīna? Pirmām kārtām viņa ir īpaša ar to, ka šis ir jauns spēlētājs mazo crossoveru segmentā. Otrām kārtām ir visas jaunākās tehnoloģijas pieejamas automašīnā. Ļoti ērti viss regulējums no stūres, respektīvi, lai neatrautu skatienu no ceļa. Jums ir visas funkcijas iespējams regulēt no stūres rata. Tāpat ir Honda Connect multimēdija ekrāns, kur jūs varat izmantot šo te navigāciju, ar satelīta navigāciju ar visus Eiropas kartēm iekšā. Kas ir jaunums šajā mašīnā? Ir klimata kontrole. Redziet, tas apakšējais ekrāniņš zem stikla, viņš arī ir pilnībā skārienjūtīgs. Jūs varat regulēt klimata kontroli katrs savā pusītē, piemēram, jūs 18–20 noregulēja grādus. Automašīna ir apstrādāta ar progresīvās palīga sistēmas ADAS tehnoloģiju. Tā palīdz autovadītājiem gan ar papildus parkinga sensoru pieslēgšanu, gan ceļa zīmju noteikšanas sistēmu, kā arī līniju šķērsošanas brīdinājumu funkciju. Nu, lūk, HRV ir sava veida apvidus kupēja ar visām lielā brāļa iezīmēm, ar sportisko atšķirīgo buferi priekšējo, ar sportiskajām restītēm, savādākām plūdlīnijām gar sāniem, un sānos ir apslēpti augšējā pusītē šie te aizmugurējo duru rokturīši, un tāpēc automašīna izstāsta, ka tā būtu kupēja. Nu ko tad, izvēlamies vienu labu mašīnu savai vasarai un braucam!